šodien mums tāda interesanta automašīna ir trapījusies. Neesmu perfekts. Tu arī neesi perfekts. Vispār neatbilst manam prikidam darbu. Jā, jo šodien īstenībā būs tāda interesanta savādāka sērijas mums sākums, jo man ir tāds iekšējais, kad es parasti klientu automašīnām vispār no garažas teritorijas nebraucu ārā, jo es izturos laikam pret mašīnām tās savādāk, tāpēc man nepatīk vienkārši cita lieta. Bet šoreiz ir tā, kad mūsu klienti bija mums sarunāts, kad viņš nopērk detaļas, sasūta visu pie manīm, mēs sakrāsojam visu, ko vajag, sadaram, un tad viņam, kad būs laika, mēs sabalansēsim, un viņš atbrauks pie manīm, paliks, piemēram, Liepājās kodam 3-4 dienām. Es visu sadarīšu un atdošu automašīnu, bet tagad ir tā, ka gada beigas jau ir, un sanāk, ka mēs nevarējam sabalansēt to laiku, un tad sarunājam tā, kamēr tad klients aizlidos uz Ameriku pa darīšanām uz nedēļu 2, pa to laiku viņš man uzticēja savu automašīnu, pa ko viņam lielais paldies. Un es pa ceļam no Rīgas tieši braucām, savāksim šo skaisto automašīnu un aizvedīšu pie sevīm, sataisīsim un pēc tam atvedīšu apakaļ atdošu gatavu automašīnu. Tā kā šis ir tāds, kā teikt, izņēmumu gadījums, kad es braucu personīgi ar klientu automašīnu par ceļu. Man tas īstenībā ir nenormālīs stress, ja godīgi. It kā nekas automašīna paliek viena automašīna, bet atbildības sajūta ir mega liela. Un, laikam, tādu bišķiņu pabraucot, es sapratu vienu, ka šī ir, laikam, automašīna vismaz ar tādu motoru, ko es, laikam, gribētu. Jo tā skaņa ir vienkārši, BMW tur nobāla, jebkurā gadījumā viss downpipe un viss. BMW nekad nedabūs ārā tādu skaņu, kā ir Mercedesam. Jā, un tā kā skaņa šis 63. Mega vienkārši. Tad braucam uz Liepāju. Sadarām visu, ko mēs tur darīsim, to jūs redzēsiet vēlāk, visus uzlabojumus, ko klients gribēja. Pēc tam jums parādīsim gala rezultātu, kāds skaistulis viņš būs pēc tam. Vai tas šitāds lielmotors gadījumā no Amerikas nevar klapāt? Jā, īstenībā lielākoties jau mums ir pierasts, kad Lietuvā, Latvijā ienāk visi šie lielie monstri. Viņi nāk no Amerikas, un kā mēs zinām, no Amerikas visas automašīnas ved tikai vienīgas sistas. Tur nav pilnīgi nekāda loģika vest veselu automašīnu daļu nodokļiem, visām tām lietām, tāpēc viss ir bijušas sistas. Un, ja pērk šādu automašīnu, es personīgi negribētu, ka viņi ir sisti divas. Kaut kā liekas, es nezinu. Man liekas, ka šitai automašīnai ir jābūt tādai, kā viņi iznāca, un kaut kur no Vācijas, un tādai ridīgi stingrai. Kā arī mēs pārbaudīsim, kāda šitai automašīnai tieši konkrēti šī ir bijusi vēsture. Varbūt šī arī amerikāna, ne? Jā, es nezinu, to mēs redzēsim. Bet, ko mēs redzam kā ar vertikālu, te rāda, ka viss ir pa lielam čotku. Un automašīna ir bijusi ievest no Vācijas. Noskrējiens viss sakrīt, mums atbilst, viss smuki ir parādīts. Un ir bijis kaut kāds viens bojājums, bet skatoties to, ka automašīna ir bijusi pāris gadu veca un šāda klases automašīna, un ja izmaksas ir bijusi tur 500 līdz 1500, es teiktu, ka nav neviena detaļa pat nomainīta. Jo viņai pat tāda nauda tajā gadā nebija neviena detaļa. Tā, ka tiešām tur ir kaut kāds bijis pilnīgākais sīkums, skrambiņa vai kaut kas tāds. Tā kā šeit mēs redzam, ka visi ir forši, automašīna droši, visu tā tālāk. Un tā kā arī, ja tu pēc automašīnu, tad droši pārbaudi viņu ar kā vertikālu. Un izmantojot manu atlaižu kodu Perfection 86, tu iegūsi vēl 20% atlaižu. Ok, lai tev veicās. Labrīt. Labs rīts. Skatos, kaut kas jau ir nomazgāts. Bet, protams, pēc vakardienas braucēni tās lapjā netīri galīgi. Protams, ka ir foršāk sākt ar tīru mašīnu, nevis ar netīru. Jā. Kas tur ir? Kur? Tur ir, kas te ir? Mums tīsnē viss kaut kas interesants atkal notiks. Tāda lieta, kas man tiešām rītīgi piedur. Tas, protams, ka daudz ievēroši, tad patīk visas mašīnas pārtaisīt, ko viņa dabūt. Tad šeit pa lielam mums ir diski virsū, AMG. Un priekšējais AMG buferis. Pilnībā visām restēm, kā mēs redzam. Tur vajag daudz tās. Jā, šitā ir problēma īstenībā, ko es gribētu arī tikai vienu lietu pateikt. Kad, man zvana prasa, cik maksā buferu nokrāsot. Ja mēs ņemam kaut kādu, BMW, kaut vai, arī tādu pašu gadu, tad idejiski ir tā, ka
ja šitam noņem buferi, izārdīt, sastāvēt, nokrāsot vistas, aizņem praktiski stelēšanu, plus mīnus, grīz, ja tā kārtīgi izdara. Plus mīnus ir viena darbdiena tikai noņemšana un izārdīšana. Jā, jo idejiski Mercedesam aiziet viena darbdiena, praktiski tas ir uz buferi izārdīšanu, jo kāpēc viņi nenormāli komplikēti salikt iekšā visu šidiet un plasmas. Kas mēs te redzam pa lielam, izņemot šitos dažus, šitas visi iet iekšā viņā. Tur ir viens plasmas uz otru, viena restīte tur otru un visu viņu tādu un nedod Dievs. Man likās, X-am bija daudz, bet tad X-am ir rīt, es saku, BMW ļoti viegli. Tur ir rests, paņem, izņem ārā, saliec visu. Kāpēc tik daudz taisa? Es nezinu, šitā Mercedes jau no kaut kāda 11. gadi pasākuši darīt. Viņiem ir viens aiz otru plasmas, kas tur, ja tu vienu kaut kā nepareizi ieliec, tu sanāk pusraut ārā, tāpēc, ka tas turēja to plasmas un viens otru sasiet. Tas baigi, jā. Un arī otra lieta ir, ka nenormāli dārgi, ja tu viņu sasīt, tev nav jāpērk tikai buferis, tev ir jāpērk miljonus vēl visādi plasmas. Un tu atrod, kuram tur ir. Jā, tā ir tā lieta, kas, piemēram, tur, protams, ka būs dārgāk, tā arī krāsošana, tāpēc, ka ir daudz darbs vienkārši nevis tajā krāsošanā atsevišķi, bet tikai tīri, lai izārdīt, noņemt, sastāvēt. Tās tādas, niansītas maziņas. Bet labi, ne par to šoreiz. Jā, tā kā mēs liksim virsū buferi, jaunu AMG ar visu, kur aizmugurēji difuzori būs. Kā difuzori? Jā, būs smukāks, tāpat arī izpūtais. Jā, iemasīties. Neteiksim tā, ka ir nenormāli liela atšķirība, kā mēs redzam, tad apakšā ir, jā. Šeit viss aiziet tā kā uz leju, bet šitas ir jau, viņš ir zemāks. Viņš piedod uzreiz tādu agresīvāku, tur viņš pazūd, te viņš ir. Tādas maziņas niansītas, bet man liekas, ka ļoti Kopskats būs baigi labi. Jā. Ir jauna atsevišķi vispār paspārņi priekš viņiem, jo tas buferu forma ir nedaudz savādāk. Nav kritiski, bet, šis tas ir. Tad arī liksim facelift aizmugurējos lukturs. Šeit vēl tādas maziņas niansītas ir. Te ir tādas, piemēram, svīters iet kaut kādas, un te iekšā tāds pilnīgi, man izvēl tādas zvīņas pa visu to. Tas atgādina tikai šitiem M4, M3, man liekas. Jā, viņam arī tā zvīņa vajag, kas CS versijai. Un kaut kā šitā būs, viņa arī izskatās nedaudz tumšāk. Jā, ir to nejums. Jā. Un tad arī priekšējiem buferim būs karbona lūpi, bet viņi nepalika karbona. Priekšējais splitters arī karbona. Viņš tāds interesants. Ja grib arī pāri domāt, ka tas ir brabus, iedēl līdzi. Šī gadījumā mēs šito visu slīpējam un krāsojam spīdīgi melnu. Citiem tas liksies noteikti ļoti jocīgi, kā karbonu tā darīt, bet es gribu pateikt vienu, ka nav jēga pa karboniem šitā stresot, ja viņš ir nokrāsots. To tā ir atgriezeniska lieta. Jo idejiski uzmatē tikai laku un tad krāso pa visu normāli. Ja tu kādreiz gribi, tad to visu krāsu ļoti prātīgi tur var, bet var atgriezt apakaļ. Es vairāk kapurs tāds taisīs, jo. Es domāju, tagad būs pilni komentāru. Kā tu? Jā, šitas karbona arī ieliks. Viņas arī būs melns, jo idejas, kāpēc tas ir, šitā mašīna ir tiešām tāda prestīža, viņa ir smuka un eleganta un viss. Būs stulbi teikt, ja priekšā būs karbons un tālāk vairāk viņš nav. Tas tāds pusfabrikāts. Idejiski ir. Tāds nav līdz galam. Jā, tāpēc arī viņš krāsos melns, lai viņš saplūst visu ar mašīnu kopā. Tā ir tā ideja, ka te nav tas, ka man ir karbons, viņi iespirkst rādīs visiem draugiem. Te nav tas variants, te ir, lai ir smuki. Galvenais, ka pats automašīnas saimnieks ir apmierināts. Tas ir tas pats galvenais. Ko tu esi sadarījis? Neko nav izdarījis. Neko nav izdarījis? Atkal slinki? Ko tad? Kā tur bija tie dziesmā? Passion more effort, ne? Kā tad? Kā tad? Cik tev tie donkrēti visās malās ir pacēlis? Jā, visi 6 stūri. Cik paga? Man matemātikā negāja labi, bet es 6 nesaskaitīju. Tāpēc, laikam, mēs esam tur, kur mēs esam. Viens losa kameras tagad, kāds otrs ceļ mašīnu augšā. Jā, 6 stūri, viss kārtībā. Mehanika. What is your gender? My gender. I'm a mechanic.
Apsties, kas pa brēmuši suport, ne? Bišķi, ne? Pieliec roku, pastāc. Man maz roku pieliec. Kas negrib rādīt, ja? Mēs drošības labad atzīmēsim, kurš disks ir kurā stūrī un priekšējais aizmugurējais. Jo ir brīžam viņam mainīs sensors, spiediena sensors liks uz šie. Jo ir, es nezinu, neesmu pārliecināts ar Mercedesam, bet ir citām mašīnām, kam ir piesiets tieši labais priekšā, tur tas un tas. Tik atzīmēs, lai tā arī uzreiz ir smuku pārlikt un tur nav nekādas kodēšanas un kaut kas tāds. Kad, pieņemsim, ja tu kļūdu nodzēs, un tad klients atbrauk, pieņemsim, es viņam atdot mašīnu, nodzēs kļūdu, viņš šeit pabrauktu, es nezinu, pusstundu izai, līdz kamēr tā mašīna tikai saprast, kad ir kaut kāda, pēc tam izlaikt tā kļūda. Ka viņš būtu ticis rītīgā gabalā prom no garēšanas, es varētu teikt, ka es neko nezinu, bet, jā, viņš paiet ilgs laiks, līdz kamēr tā kļūda izlaikt. Tad, principā, lai mazinātu risku, kaut kas var notikt. Jā, labāk, es vienkārši šitā te neizdaru un... Pusminūtes darbs, bet vismaz zinu, ka pēc tam nebūs jārunā par klientu, par to, kāpēc man nerāda tur sensors. Jā, tieši tā. Man nedā? Jā. 100%, ne? Kā tad? Tā jau ir, palīdz to nerad gaismas slēgšu. 3, 2, 1. Hopā, skaties dienu. Ko tu tur dari? Jā, bet samērā tīri ar. Izmazgāju. Tu? Nu, kā tad? Nu, tu tik labi ar mazgā mašīnas. Pagaidām nerāda. Ai. Šies ir tas ar tām 8 sulas pakām, zin, tādām apolāru. 4. 4? Jā. Bet te ir 8. Tas tonīgs arī. Kas tas ir? Tūnings? Tu domā to bļēmu noļiku pasūtīt? Jā. Kā domā, šis tāds jaudīgs varētu būt aparāts? Es domāju, ka jā. Kaut ko jau viet. Ko jau vien? Domā, tu varētu savu BMW noskrīt? Nē? Bet tu esi teici, cik tā tad 7000 zirgas? Bišķi vairāk. Šis gan jau pilnpiedziņa. Vai te šitas ir pilnpiedziņa? Ir, jā. Jā, es jau šito jaudu. Jo vakar man, kad braucu, bija tāda ziņas apzīšana iet, slapš. Likās, tad, ka neuzdo pa daudz. Nezinu, jau ir viss 4 vai nav. Ka nesāk iet kaut kādi slīpē pa šosei. Bet, jā, katrā gadījumā mašīna vienkārši kosmos. Laikam manā listē parādījās vēl viena. Tad drīz varam teikt V klasē, tā, un tad jāsakam čau šitam. Vai X5 vai no E-klasē, skatīsimies. Ko vēl? X5? Apnik jau, viss. Šitas būtu interesanti tāds vasar. Nākamais tūnīgi projekts. Jo te galvenais, ka skaņi ir. Tā ir tā lieta, kas man trūkst. Bet mēs taču taisījām video uzliec X5, piemēram, SVJ skaņu. Jā, bet es jau varēšu par to īsto. Vienkārši zikaini, tas ir veids, ja tu vari uzlikt, jebkurai mašinai, kā tev patīk, kur nav skaņa. Bet, ja ir, man vēl, protams, nav iespēja nopirkt šitādi, bet, ja ir iespēja nopirkt automašīnu šitādi, kur nāk tā skaņa, protams, ka tas ir. Tas ir vienkārši. Jā, tā bija sapratām. Jā, tas ir. tāpēc... Kā šitam ar to rūsi? Apli. Viss caurumos. Jā, bet jā. Tāpat tās kā tavs darba auto. Mans darba auto? Neatceries, kā tavu darba auto, kad bija? Nē. Nu, ko tu stāsi? Man visiem jāatgādina, ir kāda darba auto tu brauc. Ai, labi, viņš īsti vēl nebrauc, bet drīz brauc. Galvenais mērķis nenoskrāpēt. Bet tas jau īsti nav no tevis atkarīgs. Tur, ko es redzu, Liepājas riepā, man būtu viens disks vēl noskrāpēts, tad es tur vedu. Jo reāli viss jaunos disks un visas lietas es vedu pie viņiem. Vienmēr forši ātri un tiešām tā, kad, baigi patīk, ka tā dara kā viņi. Tas diži priecīgs neizskaties. Nepatīk tomēr te meši, jā? Varbūt pastāstam, kas īsti atkarīgs. Klients prasīja nomainīt abas akumulātoru. Viņam liekas, ka akumulātoru ap 2. Protams, ja tas ir, viņi arī ir oriģināli, es domāju, ka no jaunas automašīnas, teiksim tā, apmēram akumulātors oriģinālais iet 6-8 gadu. Viņš jebkurā gadījumā tad sāks bojāties. Un viņam ir 2 akumulātori. Viens maziņš, grīz tā kā motociklu tāds lielumā, kurš tur pie dzīvības, viss elektronikas, tur viss kaut ko tādu. Un tad ir, protams, lielais. Un viss ir rakstīts, ka mazais ir šita priekšā, lielais aizmugurē. Un mēs mazoju uzreiz atradām, ka viņš bija aizmugurē, kaut gan viss raksta, ka te. Un lielo nekā nevaram atrast. Viņš pēc šita visu augšu noārdīja. Jā, un nav, un viss. Beigās, kad vēl pasēdēju, paskatījos, tad atradu vienu video tikai.
ko es YouTube'ā izlikts, kur reāli tieši šitāda mašīna Amerikā ar. Un aizmugurē viņam pat tā siena izskatījās savādāk, bet vienalga tur tāds panelis noņemams ir. Tā kā, ja jums ir S-klases šitādi kupei, tad ziniet, kā akumulatori bagažniekā. Jo tā, lai jūs mazliet saprotat, apmēram kāds 2 stundas mēs tīri meklējam, kurā vietā viņš ir, jo te ir tā, ka viena vata, ka iziet, ka izstāst Tur no izskatās, ka ir piepīpaši, tā pēc loģikas vajadzētu būt tuvu tam piepīpaši. Tāpēc arī izārdīja visu šito priekšējo paneli, un tad beigās gājām skatīties. Dāvs jau tā arī bija ņēmies, jo ņēmām ārā uz sabūferi, likām, skatījāmies te grīdā, viss, kas te ir izmainījies, nav izmainījies. Beigās, voilà, bingo! Jā. Parasti jau mašīnai tur ir tā dzelzs siena, ja nav nolaižamai beņķi. Jā. Tur izrādās vēl viens šitāds vienkārši priekšā un vēl aiziet veselu čupu vietas arī daudz. Un tur miljonus visu kādu vēl bloku. Ka mums ir aķīti. Nē, tas ir galvenais šīs rezultāts. Jā, tikai viņam tik jau tā ir arī klienti, viņam ir neinteresē, kā tu izdarīji. Jā, vai pusstundā, vai ne, vai arī 3 stundās. Un džot, šis ir tas variants, kur var ieraut zarā, ja tev kādu zvanu pieņemsim. Tā kā mēs neņemam no malas tādas lietas, bet... Jā, cik ātri tu nomainīsi aķītas? Varētu aķīt nomainīt. Doj, kas tur ir. Citam zem beņķi, citam tur. Beigās pusdienu nojājies, kamēr vispār atrodiņi. Mūsu dzīvo, mūsu mācē. Kādu dienu kaut kas jauns vēl projām. Es mums nav garlaicīgi. Jā, tas gan. Un šito tev ir iespēja arī vināt. Es tikai atgādinu, kaut kā daudz jau no jums zina. Ja tu piesako manam kanālam, ko tu šobrīd skaties, tad vienu dienu tu mauks ar šito tev. Šitas auto tev sagādās super daudz emocijas, jo viņš ir uztaisīts tāds, kas ir ridīgi liežamais. Tu polēt darīt visu kaut ko. Vai nu arī, ja tu gribi, tu viņu var sametināt, sadaisīt un iziet apskat, braukt pa ielu. Bet izvēle ir tava, jo tu viņu saņemsi pilnīgi pa brīvu. Tev vispār nekas nav jādara, tikai jāpiesako kanālam un jāskatās video. Tas arī viss. Bišķi slapi no driftošanas, bet tas jau būs savs, kad atdos. Jāiztais loks. Un reāli viens no jums saņems šo automašīnu, un vēl 3 no jums saņems dāvanu kārtas 500 eiro, 300 eiro un 200 eiro vērtībā. Piesako un skaties video. Cik tālu esam tikuši? Varam ņemt nost lielu. Visi vai? Jā, redz kā. Tik elementāri. Es domāju, tas būs bišķi ilgāks process, jā, baigāt. Te viss vienkārši. Paņem patur. Akal tu. Akal tur visā mazajām plasmas detaļiņā. Nopietni cīņa iet vaļā. Katru šito mazo savā vietā jādabū iekšā. Klipsīts pie klipsīta. Jā, līdz ko viens ir garām, uzreiz jau pāri ar neiet. Īstenībā diezgan daudz ar skliņiedēm ir. Ja mēs ņemam vērā, ka citām mašīnām buferiem jums nav nekas skliņiedēm. Šitiem ir teipu jākniedē, šite jākniedē. Kā tas ir kniedē, ko tas nozīmē plasmasam? Es zinu, ka ir metāls kniedē, ko plasmasam kniedē. Šitiem nāk, ka tieši parastās alumīnija kniedes līdz tā arī ir tās kniedes, kā kniedes visur. Bet lielāko daļu, pirms bēmbim vispār neknied nav. Tā, ka tur ir visu kaut kādu klipšu vai kaut kas tāds, šitie piekniedēts. Tas uzreiz ir grūtāk? Protams, liekas darbs. Tur pieņemsim, ja to buferi jāizārda, un veselu čupu kniedēm vēl jāizdod. Un idēja boh kaut kas notiek, pieņemsim, ievurt to lielāku caurumu. To kaut kas lielāku kniedi jāmeklē. Viss tāds liekas sarežģīts, es teiktu. Un nav tā, ka tie buferi, pieņemsim, es varētu teikt, ka jābūt dēļ tā, ka viņi šitā salikuši, viņi ir ritīgi, foršāki. Bet tas ir īstenībā, kā viņi pelna naudu. Jo, ja mēs ņemam vērā arī šito, pieņemsim, tas reāli, tā ir kaut kādas Kia, visas Hyundais, viņš ļoti lēts mašīnas, ne? Tā aizēja uz salonu, tur 20-30 tūkstoši nulītes, tur un bla. Bet paprāja purnas asist viņam, un tad tu redzēsi, ko maksā viņi. Ja viņām ir iekšā salikt tik daudz visādi plasmas, visādi vēlni, un tos, ka tu aizies pie dīlera sāks prasīt, un viens tev jāliek kopā, tad tu sapratīsi, ka nekas tur vairs nav lēts. Tad Mercedesam vēl ir ok viss. Kas konstruktori nemāks sastāvēt? Kaut kas man te nesagāja.
Tikko gāja tur, mēģināja likt 200. Jā. Jau mēģināja, bet šitā jau ir otrā reize. Pirmīt to nedarīja, tagad der. Tu spēlēji, nebija tāds bērnībā nebija tāds spēlīt, kur vajadzēja klucīt, to četrkantīgo iekrāmā četrkantīgā vietiņā. Nu jā, tāpēc tie man nebija, tāpēc man tagad ir grūti. Tagad jācīnās ar vampāriem. Bet jā, saliksim visu un tad mēs tikai redzēsim, cik labi šitos, kurš vēl joprojām ir karbons, pēc tam nebūs der. Viņš būs pēc tam arī spīdīgi melns. Būtu labāk X bumpers tev liekas, ne? Gudvārds. Man reāli besit reizēm bišķi pāti strādā. Nevar bišķi lēnāk. Nevar. Fakt, tu neklausies. Bišķi lēnāk, es nevaru paspērt, ko jau man tur jāmontē video, ne? Ja tu jau teici, to izņēms. Paņem krāsu un sēd labs, te pats. Man liekas, tā jāsāk būs darīt, nav īsti varianti. Uzfilmēt, pārbaudīs, vai strādā. Domā, ieteksies? Cerams. Es vajag zināt, tas tā kā iPhone-am, plēvīt noplēst reiz šū. Tev bēmim šāds vajadzētu? Nē, šāds ne. Nu, šādu mašīnu vajag. Šāda mašīna? Jā. Skaisti, ne? Tu nesties, mēs tikai skaturi. Baigi. Viņš tā kā toreiz X-am tā, atkal tāds Jā, nu, citi nesaprot, šam tas viss vajadzīgs. Bet smukts ir redzēt, ne? Jā, šitas baigi. Kur tev vienalga lielākoties, ja tu esi šofers, tu viņus nekad neredzēsi, bet tu vismaz zini, kad ir. Bet tu zini, ka Jā. tāds aizmugurē, vai ne, Jā. visticamāk Audi, Tas, jā. kas brauc, viņš priecāsies. Viņš tā kā zivēja tāds zvīņas Jā. izstāst, ne? Tī vienčīgi. Tu višķi uz to modu, tu kā bendentiem, jā. Kas varētu būt kāds lass vai kas? Breks? Jā. Jā? Esam daudz makšķiem. O, pusdienas. Pusdienas uzmakšķēnē fiks. Šitos vēl vispār būs. Jā, labs. Es forši, ka viņi tādi ietonēti bišķi. Tas, ka viņi tādi tumšāk, tas var uzreiz piedod to izskatot dārgāk. Jā. Tikai no šito taču izstāst dārgāk. Nu jā, nu labi, tas ir tā. Bet viņam viss jau ieklāt, un tevi noplāst arī to līdzi. Nu, tur ir spīdīgs, tur viss tāds. Viņam šitā daļa tā kā neņemās atsevišķi nost, ne? Nē, viņš tas ir viss tikai vienā. kopējais moldings aiziet uz šito. Nu, tā. Visai aizmugurē bija jābūt tādai spīdīgai. Tā. Jā. Eļģis to otrajā. Redzēji? Nebūs īstā puse. Šitā, ne? Es jau pizdā. Nebūtu sautus tev. Šitā. Jā. Točiņ? Jā. Labi. Kaut kas nav. Tas nav galīgi. Tas vats traucē. Paliec to vadā. Tam štekrim, jo to nav kur palikt. Problēma. Kas atkal ir? Kāpēc tā ir jādara? Ainies zīkies, ja varbūt feature. Šitie jau, man liekas, skaidās facelift look tur. Tā kā, Mums īsti nesanāk. Jā. Tādam pielikts. Uzreiz plug and play. jā, nu tā varētu būt, ka viņi taisījuši, tā kā, lai faceliftam paredzētu, bet tas ir stulbi, ko viņi izdarījuši. O, diska ir gatava jau. Nāc, nu ir pixel. Kas notiek ar tiem vadiem, ko mēs izdomājām? Viņš tiks atrisināts, kā teikt. Kā vienmēr. Nu, bet, protams, savādāk, ja gudrs neatstās tā, kā ir. Bet ir jau labi cilvēki, kas nāk ātri izdarīt to un pagarinās vadus, uztaisīs tā, ka viņi iet iekšā un, kad teikt, aizmirsīs. Bet tiem maziem lukturiem jau visu laiku, visu ūdens tek tur garām. Tāpēc ir viņiem tik labi izveidot šitās gumijas, tā nosargā visu. Tāpēc mums viņu vajag saglabāt. Šito ten izvērs cauri tenī pusē. Jauno ievērs iekšā un tad arī šitanī pusē uzliks kaut kādu hermetisku vielu, lai caur viņu neietek iekšā. Un būs labāk nekā oriģinālu. Pareizi. Nu, kā tad? Kas tur ir gatavs ir? Nā? Hopā. Čučku būs. Tik galvenais, lai deg vēl. Ir. Redz? Ideāli. Lai noņemtu splitteri, jāņem bumpers no. Pietni. Tā problēma, ka viņš ir iekūpsēts.
Ja viņi mēģinās kaut ko no ārpuses tur laust klāst, tur ir lielās izredzes, ka sačukarēs vispār. Brīžam jāiet tas garais ceļš, kā teikt. Kāpās? Jā. Mēs tikko secinājām, ka mums Mercedes vairāk nevajag. Tas nav. Tik slikti? Tā kā man patīk ārdīt mašīnas un pārtaisīt, tad šis nebūs tas variants. Es tikko pusstundu ar zīmi dabūju vietā. Viņai galvenais, ka jābūt tā, viņi nevar stāvēt kaut kā šīdā. Nu, blin, tur. Šodien beidīgi. Šodien beidīgi. Šodien īsti neiet tā, kā gribētās. Tagad pilu kameru palīdz. Būs 4 tagad. Sportā. Tas jau ir AMG. Jā. Es domāju, pa katru šito papildus tur ir plus 20 zirgspēku. Vismaz. Bet, jā, labi, šitai nav kaut ko jāmetina, kaut kas tur jādarās. Viņi ir ieskrūvējami. Paga. Tu vēl neesi pielicis. Kāpēc tā ir jādara? Es jau redzu caurumus. Lukturiem tāpat noteikti taisa nerādu. Tur fiks pielikt, viss būs pumbās. Jā. Nu jā. Es skatos, progress vakar ir taps, ne? Jā, salikām buferis. Tagad mēģinu paspāņas ielikt. Mēģini, tas slikti sanāk. Tas tā baigi īsti nedara līdz galam. Jā, ar tādu problēmu bieži nāk saskaties. Ar ķīnas detaļām, jā. Bet ir jau dzirdēts, ka ir labs ķīnas detaļas, ne? Ja īsti nav tāda lieta. Gan jau, ka ir. Nu, gan jau, ka ir, jā. Bet šajā gadījumā nav. Šajā gadījumā nāks pacīnīties, kas jāpiegriež vai kā? Kaut jāpiegriež, jā. Bišķi pa īsti, tad pa garu. Kaut caurumu jāuztiek. Un oriģināls jau nedara, ne? Ja mēs liekam šito bumperu. Nē. Tas chromiņš mēs te viņu tā atstāsim, ja? Viņš te tur uzturēs, chromiņš tur tas. Jā, tu atstās, es domāju. Tas paliek. Jā, Kā ir. Un aizmugurē arī pielikām. aizmugurē arī. Un kas tur mums mainījās? Mēs jau tur pašu bumperu nemainījām, tikai to. Difuzor, jā. Un šitie gali jau vēl mums ir tie krūtie. Jā. Šitie nav nekāda fake. Nav tur uzreiz plasmasiņš priekšā. Tas viss pa nopietnu. Baigi zolīgi. Kas tālāk? Vēl diska nevēl. Jā, Diski, jā. Mums tāds pants vēl priekšā jāsaliek jaunās. Tur bumperim mainoties ar pants mainu? Jā, pants savādāk. Nāk pašā priekšā, ne? Jā, tas ir Tie sānus. paspārņiem. Baigā ņemšanās, baigi daudz detaļas, lai vienu bumperu nomainītu. Sliekš, kā ir? Četvers, jā. Ir tīpaši, ja vēl ir ķīnas detaļa, ir vēl jāpiegriež, jāpietājas. Tas gan. Arī pietaisīt ar tikai biks. Bet tas arī fakts. Es laikam kaut ko sajaucos. Mēs tās nāsas lielās neliekam. Jo te ir tā lieta, zin kā, kad tu sūti kaut kādas detaļas darba, ne tev uz bildēm visur, kur viņas pārdodās, liekas, ka būs afigeni. Bet šī gadījumā, kāpēc es negribētu viņas likt, es varu tik tā pielikt. Viņas plus ir tas, ka viņas nedara īsti, tik precīzi, kā vajadzētu būt viņam. Viņas tā nevar ielikt, tad viņas neiet, tur jādarās, jāsalīpēt, bet otrs, kas ir, kāpēc es negribētu, jo šitā mašīna viņa tagad ar visu šitiem chromiem visiem ļoti eleganti izskatās. Tā kā S-klases kupējai ir jāizskatās, tiešām tāda prestīža. Un man tā liekas, ka šitas būtu pa daudz, tāds resens iekšā. Ja tas būtu nepatēma. Jā, ja tas būtu viss tur melns un, pieņemsim, sliekšņu uzlikām nāk virsū vēl aizmugurē kaut kāds difuzors, viņš tāds ļoti agresīvs lieliem diskiem, tad jā. Bet man liekas šobrīd, ka tas būs pa daudz. Un vienmēr šito, ja kādreiz gribēs, pieņemsim, saimnieks viņu var aizvest, apslīpāt, izdarīt, tur ņemties un Mums koždienēm ielikt iekšā. Jā, bet mēs šoreiz neliksim, man liekas, ka tas būs daudz smukāk. Tā kā nevienmēr visi jāliek, kas ir. Lūk, mēs uzliksim. To nokrāsojam. Jā. Sākam ar tā karbonam. Jā, nav vairāk, bet viņš tur ir iekšā. Ja godīgi sakot, tad šis kits, kas ir pasūtīts, viņš nav labākais, viennozīmīgi. Es esmu diezgan vīlies. Bet, klients bija pats atradis viņu, vēl paskatījies internetā atsauksums. Un viena lieta ir, kur es neņemtu vērā atsauksums, ja mēs skatāmies kaut kādu Ameriku un tā ir gals. Pēc viņiem nevar spriest.
Viņiem cits standarts. Jā, jo mums visam cita mentalitāte, cits standarti, tāpēc nevar viņiem, pieņemsim, jebkuru detaļu vienalga nokrāsot, ja viņi svaigi viņiem tas der. Nu, tas forši. Bet mums tas ir bišķiņ savādāk, tāpēc viņu atsauksmes var būt daudz labāks, bet viņas īstenībā nav tā. Tā kā arī jāskatās, no kuras valsts ir atsauksmes. Jo tur ir latviešu, pieņemsim, krievu, lietuviešu atsauksmes. Tur būs tiešām pat teksts, tas ir reāli slikti vai labi. Tāpēc arī šīs detaļas darāt deri, jā, viss tur, bet, nav tik precīzi smuki, kā gribētos. Nav 10 no 10. Jā, tieši tā. Jo šeit jau var nekad teikt, mēs gribam to 10 no 10. Cenšamies, bet šīs detaļas mēs neražojam. Mēs viņu cenšamies maksimāli labi uzlikt, cik vien var. Varbūt jāsāk mainīt kaut kas vai? Nē, paldies. Nebūs. Nākamais, tad sākam krāmēt visu lūpīgo. Jā, tad uzliksim lūpu. Mums vēl ir diskiem jānokrāso īstenībā. Šitās vietas, kas arī ir parasti. Tas ir normāli, ka mašinai tie ir aprūsējis. Mēs šito vietu nokrāsosim melnu ar baloniņu speciāli. Ne speciāli, bet kas ir pretrūs tādu baloniņu. Un, protams, uzliekot diskus, izskatīsies daudz smukāk, kad aizmugurē ir tāds melns, viss vienkrāsējums, nevis sarūsējis kaut kas. Kaut gan šitās rūsē, tas ir brēmus disks. Tas man liekas normāli, jā. Es neesmu redzējis tādu, kurš nerūsē. Jā, tāpēc mēs uzkrāsojam viņus melns, un viņš ļoti ilgi tāds foršs, ka tu esi diski vienkārši redzi, kur šitā vieta ir nodilus, un tas ir maziņa lietiņa, bet piedod to galā tādu rīdīgi smuko skatu. Arī šitos satīrīsim visu. Vai jaunos diskus uzliekot, ir aizmugurē arī smuks skats. Viens vārds. Wow! Jā, tieši tā. Tas īstenībā arī šorīt atbrauc tādi, tas stāvskrēl, bet liekas, what the fuck, tāds kosmos liekas. It kā nekas super traks tur pārdabīs, bet liekas, tik stīgā viņi, tā ir tieši viss tā kā vajag. Viss šis bufers, tas chroms, visas tās mazās lietiņas tādas, kas... Reāli, nekas pa daudz, nekas pa maz. Ja būtu ielikuši šita tās nāsts, ko tu teici? Jā, tieši tā nāsts, un tas splitters, viņš bija viss, tas pa daudz. Pa daudz būtu, jā. Tad atkal viņai būtu jātaisa, ja liek tos, tad būtu uzreiz noteikti citi diski, kaut kādi ritīgi agresīvi. Visi chroms jāvāc nost, arī splitteri kaut kāda sānā jāliek aizmuguri. Tad jau ir ritīgi, tāda pilns kaut kāds ķūnings. Bet tagad, priekš kā viņi arī tiek lietot, kā normāla automašīna, tāda ikdienas, un viņi ir, bet šitad reāli viņi vairāk neko nevajag. Viss čotka, man tā patīk. Varam zvanīt klientam, ne? Jep, viņš jau var kā šobrīd. Viņš būs nākošais māja. Klientam aizsūtījām bildi. Šeit arī apmierināts izstāstījām visu mazās niansītes, kas kaut kur ir bijis un tā. Gadījumā arī tu gribi savu automašīnu uzlabot vai nokrāsot vai izdarīt kaut kādas smukās lietiņas, tad droši rakst. Un tam nav jābūt tikai Mercedesam, BMW vai Audi. Tās var būt arī cits automašīnas galvenais, lai visas tās lietas, ko jūs gribat, ir pieejams un nopērkams. Ja tas ir izdarāms, tad mēs to varam dabūt. Un jums nokrāsot, uzlikt, pielīmēt vai viss, kas būs vajadzīgs, to arī izdarīsim. Un atdosim jums praktiski tā kā cita automašīna. Okay. Paldies, ka noskatījāties šo video. Čau!